Labdien vēlreiz! Ieva pabeidza savu prezentāciju ar vārdiem: visu esam izdarījuši, visu esam palaiduši, un tad jautājums, kāds tad ir rezultāts? Es teiktu, ka par šo ir jāsāk domāt vispirms, kāds ir tas rezultāts, kur mēs gribam sasniegt, un tas tad arī būtu tas galvenais izaicinājums, par ko es šī reizē runāšu, kā izmērīt mācības un kā izmērīt e-kursu. Būs 3 tēmiņas, kuras mēs skatīsimies. Pirmkārtām vienosimies, ko vispār var izmērīt mācībās un ko var izmērīt e-mācībās, un kāpēc vispār mums ir jāmāca un kāpēc mēs to darām. Otrā tēma būs, kā veidot mērāms e-kursus, kas mums priekš tam ir vajadzīgs un kā mēs to varam darīt. Un noslēgumā tad mēs paskatīsimies vienu piemēru, ko mēs paši esam veidojuši un ko mēs paši esam izmantojuši tehnisko cilvēku mācībām ar mikromācību pieeju un tiem rezultātiem, kurus tad mēs izmērījām un kurus tad mēs noskaidrojām. Tātad pirmām kārtām, ko vispār var izmērīt mācībās? Un pirms mēs runājam par to, ko, parunāsim par to, kāpēc ir jāmēra mācības. Un šī gadījumā tad es akcentēju ne tikai e-mācības, kāpēc mums vispār mācībās kaut kas ir jāmēra. Un šeit tad man ir lūgums jums iesaistīties. Teamsā jums ir tērzēšana jeb čats. Un tagad es aicinātu pusotru minūti jūs rakstīt iekšā jūsu versijas par to, kāpēc mācības ir jāmēra. Tā tad veram vaļā Teamsā čatu, skatāties sapulcē, kur tas čats ir, un vismaz kāds taču būs tas centīgais, kurš saņems aktīvākā klausītāja uzslavu. Jā. Inga Viesis pirmā bija tieši pirms Sanitas pats spēja ielikt iekšā. Aicinu rakstīt arī pārējos. Paldies par iesaistīšanos. Tas, ko mēs redzam, rakstām droši citi arī vēl. Pirmais piedāvājums ir, lai saprastu, vai kāds kaut ko ir sapratis un apguvis, saprastu iegūmus no mācībām, vai ir sasniegts iegūmu mērķis un atbilstoši, vai vispār mācībām ir kāds rezultāts. Un atbilstoši tas būtu laikam tas pats, kas saprast mācību efektivitāti, salīdzināt ieguldītos resursus pret to, ko mēs esam sasnieguši. Un efektivitātes rezultātā mēs varam spriest par to, vai mācības mums ir vērts uzlabot vai mums bija vērts organizēt vai nē. Un šeit parādās aspekts mazliet no citas puses, ka mēs varam vērtēt mācību kvalitāti un varbūt arī gan par procesu runājot, gan arī par darbiem. Paldies par piedalīšanos! Nākamais tad jautājums, ko mēs varam izmērīt, ja mēs runājam par to, ka mēs gribam spriest par mācību mērķu sasniegšanu, kad mēs gribam runāt par mācību kvalitāti un par mācību efektivitāti. Un šeit ir turpinājums, šeit pašai jūs iesaistei. Tātad jautājums, ko jūs kādreiz esat mērījuši, ko jūs varētu gribēt izmērīt, varam rakstīt par e-mācībām, varam rakstīt par mācībām vispārīgi. Bet tātad aicinājums jums iesaistīties, ko var mērīt mācībās, rakstam iekšā savas versijas, savu redzējumu turpatās čata lodziņā. Tad, ko var mērīt, ko jūs esat mērījuši un kas ir tas, ko mēs varam iegūt šo te mērījumu rezultātā? Gaidu. Jā. Pirmām kārtām, jā, mums ir apmācāmo skaits, mums ir pavadītais laiks. Iegūtās zināšanas skan diezgan vispārīgi, bet domāju, ka tur iet runa par kaut kādiem testiem. Kas mums vēl ir? Jā, testa rezultāti pielikts klāt precizēts, prasmes varam izmērīt, patērētais laiks un resursi. Būs vēl kādas versijas?
Zināšanu progresu, respektīvi testējam cilvēkus pirms un pēc mācībām, jā, ar testiem vai ar ko citu. Labi. Šķiet, ka galvenās versijas ir pateiktas, nu tad atgriežamies pie prezentācijas, un šeit es šos te ieteikumus piedāvātu dalīt un skatīt divos aspektos. Ko mēs varam mērīt mācībās? Pirmām kārtām mēs varam skatīties par procesu. Kā notiek mācības, mēs varam skatīt sekmes, kāds mums ir mācību sekmes, rezultāti pa vidu, kā mums attīstās tās mācības, vai ir sekmīgāki, vai ir atpalicēji, vai mums kādi materiāli tiek izmantoti sekmīgi, vai mums tur parādās sūdzības un kļūdas, tad skatāmies uz procesu. Un otrais, tas, ko jūs arī ļoti skaidri iezīmējāt, ir jautājums par mērķiem un mērķu sasniegšanu. Cik tālu mēs esam no iecerētā, vai ir kaut kas pārsniegts, vai nav kaut kas pārsniegts, un atbilstoši, ja mēs zinām mērķu sasniegšanu, mēs varam runāt arī par jūsu minēto efektivitāti. Šeit, tad, ja mēs skatāmies tālāk un detalizētāk, būtiska lieta ir tā, ka tie mērījumi ir atkarīgi no cilvēka lomas mācībās. Ja es esmu mācību dalībnieks, es pats mācos, tad man svarīgi varētu būt progress. Man ir svarīgi, cik tālu es esmu ticis, vai es esmu apgūst 3 tēmas no 10, vai es jau tūlīt beigšu. Cik labi man sanāk apgūt paredzēto, vai es esmu sasniedzis maksimumu, vai arī man ir grūtības, un man būtu nepieciešama palīdzība. Un gala rezultātā varbūt, ka tas ir diploms, varbūt, ka tas ir žetons, varbūt, ka tas ir skaidrs jauns amats ar atbilstoši pievilcīgāku algu. Tas ir tas, kas būtu mācību dalībniekam galvenie mērījumi. Materiāla veidotājs un materiāla izstrādātājs, viņš varbūt sagatavo to e-kursu, un viņš pats tālāk tur nepiedalās. Bet viņam šie mērījumi var palīdzēt spriest par savu materiālu kvalitāti. Viņš var redzēt to, ka kaut kādus materiālus tipiski neizmanto, savukārt citi ir ļoti pieprasīti un varbūt augsti novērtēti un daudz komentēti. Varbūt, ka viņš saņem ziņojumus par kļūdām, viņš saņem ziņojumus par problēmām, un atbilstoši to materiālu var nākamajā versijā uzlabot un kļūdas novērst. Savukārt, ja tur ir kursa pasniedzējs, kursā vai e-kursā, tad viņam interesēs, kā notiek tieši šis process, kuri man ir sekmīgie, kuri man ir atpalicēji kursā, kuriem vajadzīga speciāla palīdzība vai kuriem varbūt vajag uzdot izaicinošākus vingrinājumus. Mācību organizators, tas, kurš tos cilvēkus komplektē grupās, sūta uz mācībām un grib sasniegt kaut kādus konkrētus mērķus, tad procesa laikā viņu tāpatās interesēs progress, vai visi ir sākuši mācīties, kad vajadzīgs, vai mācību vidū viņiem ir sasniegts tas līmenis un iziet tie vingrinājumi, kas ir paredzēti, un kā mēs virzamies uz mācību mērķu sasniegšanu, un beigās cik no tā mēs esam sasnieguši. Un savukārt sponsors ir tas, kurš mācā par mācībām un par mācību sagatavošanu, tad viņu interesēs biznesa ieguvumi, respektīvi, ko uzņēmums ir iegūst pēc šīm te mācībām, vai mums ir lielāka peļņa, vai mums ir apmierinātāki klienti, vai mums ir mazāk sūdzību no klientiem, vai mums ir mazāk darba palīdzības dienestam, tāpēc, ka cilvēki strādā veiksmīgāki. Un atbilstoši tie biznesa ieguvumi, runājot par efektivitāti, tad tas ir ROI, jeb, jā, tad ROI novērtējums. Tad domājot par mācību mērīšanu, mums ir jāņem vērā un jāievēro visas šīs te lomas un jāpadomā, kas būtu tas, ko viņiem būtu svarīgi redzēt, ko viņiem būtu svarīgi parādīt no šiem te mērījumiem. Runājot tieši par e-kursiem, tad e-kursi ir ļoti pateicīgi tādā ziņā, ka tur jau bieži vien ir gatavi mērījumi, gatava statistika, gatavi rezultāti. Vienkārši ir jāzina, kur šos te rezultātus skatīties.
un kā viņus izmantot. Tās tipiskās lietas, kuras jums uzreiz parasti būs pieejams, organizējot mācības mācību vadības sistēmā, tad tipiski vajadzētu būt tā, ka jums ir mācību progress, jūs redzat, kuras aktivitātes ir izpildītas un kuras nav. Pēc tā jūs labi varat spriest, kurš ir tas sekmīgais un centīgais mācību dalībnieks, un kuram ir kādas grūtības, un kurš ir palicis ietpakaļ, un kuram varbūt ir nepieciešama individuāla atbalsts, varbūt piebakstīšana vai kāda cita motivācija. Varbūt materiāla izmantošana, kā es minēju, ka šie rezultāti var būt īpaši aktuāli kursu veidotājiem un satura veidotājiem, vai ir kādi materiāli, kurus cilvēki neizmanto tipiski nemaz. Vai varbūt tieši otrādi skatās īpaši daudz, un tad varbūt, ka tā iemesli var būt dažādi. No vienas puses materiāls var būt sarežģīts un grūti uztverams, un tāpēc viņu mēģina skatīties vairākas reizes, kas būtu centīgo mācību dalībnieku gadījumā, vai tieši otrādi mācību materiāls tāpat tās ir nesaprotams vai vispār zināms un nebūtisks, un tad viņu praktiski neizmanto, un viņam ir mazs apskatīšanās reižu skaits. Testi, kas ir viens no būtiskiem e-mācību aktivitāšu veidiem un rīkiem, ko izmanto gan mācībām, gan zināšanu novērtēšanā, tad tipiskā mācību vadības sistēmā būs speciāla statistika, kas ļauj spriest par to, vai šie jautājumi ir kvalitatīvi. Jo, ja testa jautājumi ir tādi, uz kuriem visi vienmēr atbild pareizi, jums īstenībā šāds jautājums neko nedod, un cilvēki no tā neko nemācās, vai jūs nevarat atšķirt zinošos darbiniekus no mazāk zinošajiem. Vai arī, ja ir testa jautājumi, uz kuriem tipiski visi cilvēki atbild nepareizi, tad varbūt, ka tas testa jautājums ir nepareizi izveidots, jo tur ir norādīta pareizā atbilde, vai arī tad šis ir mācību tēma, kuru cilvēki tipiski nesaprot, neapgūst un līdz ar to nespēja atbildēt pareizi testā. Un šī gadījumā tad ir jāskatās, kā jūs tos mācību materiālus varat mainīt un uzlabot, lai šo sarežģīto un grūto tēmu pasniegtu veiksmīgāk un saprotamāk. Un, teiksim, vēl viens no rādītājiem, kas var būt bieži jautāts un prasīts, tad man ir svarīgi zināt, cik ilgi tas cilvēks ir sēdējis video, cik ilgi viņš ir bijis sistēmā, ko viņš tur ir skatījies, ko nē, respektīvi, vai viņš tur bija stundu, vai viņš tur bija minūti. To arī tipiski sistēmas piedāvā, kaut gan es piesardzīgi skatītos uz šādu mērījumu, tāpēc, ka, manuprāt, būtiskākais ir tas, vai viņš gala rezultātā var izdarīt to, ko jūs no viņa sagaidat darbā, vai viņš nepieļauj tās kļūdas, kuras jūs negribat, lai viņš pielaistu, un ja viņš var šo rezultātu mācību vidē parādīt bez ilgas sēdēšanas, un ja viņš pēc tam praktiskajā darbā var šo rezultātu parādīt, tad man nebūtu svarīgi, lai viņš tur nosēž 2 dienas pie kaut kādām mācību materiāliem. Man ir būtiskākais, ka viņš var paveikt visus vingrinājumus un pārbaudījumus, kurus es viņām mācībās esmu paredzējis. Tas bija ievadam par to, ko mēs varam mērīt un kā mēs varam mērīt, un tad skatīsimies tālāk konceptuāli praktiskajā virzienā, kā veidot mērāmus e-kursus. Un šeit es izdalītu 4 soļus, par kuriem mēs runāsim tālāk šī prezentācijā. Un kā pirmais ir definēt izmērāmu e-kursa mērķi. Šis ir tas moments, ko es teicu, ka Ieva beidz ar šo jautājumu, kā mēs ar jautājumu par to, mācības ir beigušās, vai mēs esam mērķi sasnieguši. Ja mēs gribam saņemt atbildi uz šādu jautājumu, tad mums īstenībā e-kursi ir jāsāk veidot. Sākot domāt par šo jautājumu, kas ir tas mērķis, kuru mēs gribam sasniegt. Un tikai tad mēs varēsim cerēt, izmērīt, vai šis mērķis ir sasniegts vai nē mācību beigās. Tālāk mēs izvēlamies datus, kas mums ļaus
mērīt, kas mums ļaus spriest par šo te mērķu sasniegšanu. Mums būs vajadzīgi rīki, kas ļaus šos te datus savākt, un mums būs vajadzīgi rīki, kas ļaus mums tos datus izanalizēt. Tad, kad mēs to esam sagatavojuši, organizējam mācības, mēram, skatāmies un rīkojamies. Varbūt kaut ko mainām, varbūt kaut ko uzlabojam, bet par šiem te soļiem tad mēs tagad runājam tālāk sīkāk. Pirmais būtiskais solis mums ir definēt izmērāmu kursa mērķi. Un šeit mēs atceramies to, ka mērījumi ir atkarīgi no mācību dalībnieku lomas. Un tad šeit es esmu izvēlējies divas tipiskās lomas. Viens ir mācību dalībnieks un viņa mērķi un viņa sasniedzamie rezultāti, un otrs ir organizācija un bizness, un tas, ko mēs cenšamies sasniegt ar šīm te mācībām biznesa līmenī. Un tad biznesa mērķī pirmām kārtām būs ieinteresēts biznesa mērķī pirmkārt būs ieinteresēts sponsors, naudas devējs un mācību organizators, un savukārt mācību dalībnieka mērķis tas jau būs pakārtots biznesa mērķim, un tas būs kaut kas viņam personīgāks un labāk saprotams. Kā biznesa mērķi, tad, ja mēs uzņēmumā redzam, ka mums cilvēkiem ir grūtības efektīvi izmantot sarežģītas Excel lietas, un viņi tad nemitīgi prasa palīdzību kaut kādiem zinošajiem ekspertiem, vai arī viņi zvana palīdzības dienestam un saka, kā man izdarīt kaut kādas tur īpašās lietas, mums skaidrs biznesa mērķis varētu būt samazināt Excel jautājumus palīdzības dienestam par 10% nākamo 2 mēnešu laikā pēc mācībām, piemēram. Un tad tās būs vistipiskākās Excel mācības, vai arī tās būs Excel mācības tieši par tiem jautājumiem, kurus ikdienā cilvēki uzdod palīdzības dienestam. Un, ja mēs noskaidrojam, ka cilvēkiem ir grūtības ar datu filtrēšanu, tad tas būs viens no mācību tēmām. Kā rezultātā mēs varēsim izmērīt pirmām kārtām lietotāju līmenī, vai viņš spēj vai nespēj tos datus filtrēt ar kaut kādu testu palīdzību vai kaut kādu citu. Savukārt biznesa līmenī mēs paskatīsimies, cik mums palīdzības dienestam bija jautājumi par Excel un cik mums bija jautājumi par Excel datu filtrēšanu. Līdzīgā veidā tur biznesam var būt vēlme palielināt klienta apmierinātību par 5 procesiem 3 mēnešu laikā. Un, ja mēs šeit runājam par klienta apkalpošanu un mūsu mācību dalībnieki ir klientu konsultanti, tad viņiem atbilstošās mācībās piemērots mērķis varētu būt, ka viņi var izvēlēties klientam piemērotāko pakalpojumu un izskaidrot viņam tos ieguvumus. Kas tad būs tas, ka mēs, piemēram, mācību dalībniekam dodam situācijas un pārbaudām, vai viņš spēj atrast to piemērotāko pakalpojumu un skaidrot klientam. Savukārt pēc 3 mēnešiem mēs savos biznesa rādītājos skatāmies, kā mums ir mainījusies klientu apmierinātība. Izvēloties interesējošos datus, tad skatāmies, mums atkal viss griežās atpakaļ pie momenta, ka katram mācību dalībniekam ir savas lomas un savas intereses, un mūs interesēs mērījumi atbilstoši šai te lomai. Un, kā iepriekš redzējām, tad pirmkārt definējam mērķi, kas ir mērāms, skatāmies uz to, kā mēs varēsim izmērīt klienta apmierinātību biznesa pusē un darbinieku gatavību runāt ar klientiem piemērotā valodā mācību pusē. Un otrām kārtām tad skatāmies, kā šie te savāktie dati, kurus mēs esam izvēlējušies, kā mēs viņus izmantosim. Un šeit uzreiz ir tad jābūt skaidrībai, ka mani interesēs klienta apmierinātība, ko es tāpatās acīm redzot jau mēru, un šeit es viņus izmantošu mācību mērķu vērtēšanai. Jāievēro, ka var būt vajadzības, ka šeit ir jāievēro personas datu aizsardzības prasības. Mums ir jābūt potenciāli, teiksim, par klientiem runājot, politikā noteiktam, ka mēs
personas datus drīkstēsim izmantot šiem te mērījumiem, nepārkāpsim tās vienošanās, kas mums ir ar klientiem, un piesardzīgi skatāmies uz iespēju vākt datus katram gadījumam, kas būtu pieeja. Mēs tos datus varam savākt, tad savāksim, varbūt, ka mums tas noderēs. Tipiskā gadījumā tad šādi te dati kaut kur tiek salikti, sagāsti, aizmirsti, pēc tam mums ir jārūpējās par viņu izdzēšanu un tīrīšanu, un rezultātā tas darbs tur sanāk vairāk darba kā ieguvumi, īpaši tad, ja mēs neesam mērķiecīgi tos datus vēlējušies izmantot. Tā. Rīki mērīšanai būs tieši atkarīgi no datiem. Biznesa datiem jums bieži vien tie rezultāti, tie mērīšanas rīki un analīzes rīki nebūs saistīti ar e-kursiem un e-mācību sistēmām. Savukārt tie rezultāti, kas ir tuvāki mācību dalībniekiem, tad tie būs tipiski saistīti ar mācību vadības sistēmām un to e-kursu vidi un tām tehnoloģijām, kas tiek izmantoti. Un tīri praktiski šeit tad ir jādomā pirmām kārtām, mēs gribēsim izmērīt, piemēram, darbinieku zināšanas, mums varētu būt testi, un tad, ko mēs tur varēsim, kādus rezultātus mēs varam iegūt ar to testu rīku, kas mums ir. Un būs kaut kādas situācijas, kad jūs rezultātu mērīšanai standartā nevarēsiet iegūt tos datus, un tad varbūt, ka ir nepieciešams pielikt klāt papildus tehnoloģijas, kas ļauj, piemēram, iegūt detalizētus datus. Un tad, kā piemērs, varētu būt XAPI, kas ir viens no standartiem, modernākajiem standartiem e-kursu veidošanā, kas var prasīt jums uzlikt speciālu serveri to datu apkopošanai un analīzei, bet no otras puses jūs varat iegūt ļoti detalizētus un sīkus datus, kas ļauj spriest par mācību dalībnieku rīcību noteiktās mācību materiālos un mācību vingrinājumos. Un tad, kad tas ir apkopots un sagatavots, tad veidojam mācības, tā kā iepriekš stāstīja Ieva, turam prātā, ka mums būs mācību laikā šie mērījumi jāvāc, mācību laikā, pēc mācībām, un tad, kad mums tie dati ir savākti, skatāmies, ir sasniegti mācību mērķi, vai ir pietiekami kvalitatīvi noritējušas mācības, vai darbiniekiem pašiem mācību laikā ir pietiekami pateikts, ko un kā viņiem veicās mācībās. Ja mēs redzam, ka ir iespēja kaut ko uzlabot, tad mums sākam visu no jauna, nākamajās mācībās skatāmies uzlabošanas virzienā. Un tad trešā tēma, pastāstīšu par vienu piemēru. Tātad šeit bija tā, ka tas ir tehnoloģija uzņēmums, viņiem bija 150 inženieri, kas nodarbojās ar kabeļu vilkšanu, stabu rakšanu un līdzīgām lietām. Pa visu Latviju tie ir cilvēki, kur ikdienā datoru neredz, un viņi visus darbus veic ar telefonu palīdzību. Un viņiem bija nepieciešams veikt mācības par darba izpildes sistēmas un tīkla informācijas nodošanas tīkla informācijas uzturēšanas sistēmas izmantošanu. Jo viņi bija pieraduši lietas darīt ar e-pastu, un viņiem vajadzēja sākt izmantot jaunu tiešsaistes sistēmu. Un tās bija tehnoloģija mācības par to, kā šo sistēmu pareizi izmantot un kā tur iesniegt informāciju un kā ar to informāciju strādāt. Rezultātā viņiem tika izveidoti 13 mikromācību moduļi, kas bija 5 līdz 8 minūtes video, interaktīvie video, kurus viņi varēja skatīties gan datorā, ja tas bija, gan arī savos tālruņos, tur, kur viņi atradās. Papildus vēl bija viņiem darba palīga līdzekļi jeb atgādnes, kurus viņi var izmantot darba laikā, lai pārbaudītu, ka viņi ir iesnieguši visu vajadzīgo informāciju sistēmā korekti un pareizā secībā. Un vēl pielikām klāt 3 pārbaudas testus, kas ļauj kontrolēt, kā viņi katru no tām mācību tēmām ir apguvuši un vai viņiem ir sekmīgi rezultāti. Šeit ir kaut kādi paraugi no tā,
Kas tika izveidots? Tehniski tās mācības tika veidotas Moodle vidē, izmantojot H5P interaktīvos elementus. Un tieši tas H5P bija tas, kas ļāva veidot interaktīvos video. Un šeit tad jūs redzat kursa sākuma karuselītes augšā tur ir parādīts, un tad ir H5P mikromācību interaktīvie video redzami kā saites. Paši tie interaktīvie video, kā es minēju, tur 5-7 minūtes, tas bija video stāsts, kurā tur ir gan ievads, gan skaistais ievads, kas ir šeit priekšā, gan arī tālāk teorijas izklāsts un praktiska demonstrācija, kā kaut kas ir jādara. Un turpat klāt arī pārbaudas vingrinājumi, kur viņi var pārliecināties, ka tas materiāls ir apgūts korekti. Un tas, ko šeit ir redzams, tātad interaktīvais video apakšā uz laika joslas tur redzams, kur ir bumbiņas, tad tie ir tie interaktīvie vingrinājumi, kas to video papildina. Tas interaktīvais vingrinājums šī piemērā ir kā testa jautājums, kur viņam ir starp diviem piemēriem jāizvēlais pareizais vai pareizie varianti, un tad viņš sev var arī uzreiz pārbaudīt. Un, kā minēju, tad klāt vēl veidojām darga palīgu līdzekļus, kas praktiski bija tie pareizie veicamie soļi pareizajā secībā, kas viņiem bija jāatcerās. Tie bija izveidoti kā attēli, kurus viņi tāpatās var viegli atvērt un skatīties savā tālrunī, ja viņi kādā brīdī šaubās par to, kādā veidā noteikts process bija jādara. Un tad tās mācības organizējām tādā veidā, ka tas bija vairākas nedēļas. Katru nedēļu ir pa 3 aktivitātēm. Pirmdienā, trešdienā un piekdienā tur no rīta viņi ir pieejama. Vai nu tu izpildi mācību moduli, vai tev ir kāds pārbaudas testiņš paredzēts, un tad tu daudz laika neesi atrauc no darba, bet vari mācīties, apgūt jauno vielu un virzīties uz priekšu ar savu darbu. Un runājot tieši par mācībām, tad tas, ko mēs šeit šī grafikā parādām, sākotnēji tur pieteikumi tiešsaistes sistēmā bija salīdzinoši maz nosacīti, tur ap 20, un tanī brīdī, kad viņiem sākās tās mācības, tad bija skaidri redzama tendence, ka viņi arvien vairāk un pareizāk sāk izmantot šo tiešsaistes sistēmu. Noteikti nav tā, ka tikai mācības atrisināja šo jautājumu, bet bija skaidri redzama sasaiste gan pēc šiem datiem, gan pēc mācību dalībnieku komentāriem, ka šīs mācības viņiem bija patikušas, viņas bija sekmīgas un viņiem pieņemamas, un arī tie rezultāti bija biznesa pusē ļoti pamanāmi, to sistēmas izmantošana būtiski pieauga, kas arī bija šo mācību biznesa mērķis. Tīri skatoties uz tiem mikromācību rezultātiem konkrētajiem klientām, tad mēs redzējām, ka, ja tu aktīvi mācies, skaties tos materiālus, tad tev ir arī labāki rezultāti. Konkrēti tie cilvēki mikromācības redzēja un piedalījās pirmo reizi, un viņiem šāda mācību forma šķita ļoti piemērota viņa darba situācijai. Un kas priecēja visvairāk, tad mums bija reāli ieguvumi un reāli rezultāti tieši biznesa procesu rādījumos un konkrēti šeit tātad plašāka sistēmas izmantošana, kas arī bija tas definētais mērķis.